Čau, foršie! Priecīgi jums 1. aprīli! Es vienmēr esmu bijis tāds uz pašizaugsmi vērsts cilvēks. Es vienmēr domāju, kā izdarīt lietas efektīvāk, labāk, kā būt produktīvāks un tā tālāk. Tas parasti noved pie tā, ka es apņemos darīt riktīgi daudz dažādas lietas, celties agri, sportot, bet man parasti nesnāk apvienot visas tās lietas, līdz ar to beigās es vienkārši jūtos sūdīgi par sevi un ir sanācis arī izdegt. 2018. gada beigās es izdomāju, ka man ir apnicis visu laiku šādā dzīvot, ko nekas neizdodas. Es vienkārši pateicu, ka 2019. gads būs mans gads, ka man viss izdosies. Līdz ar to es sastādīju 2019. gada plānu. Vēl es atradu ritīgi foršu video, ko uztaisīja Matt Diabelli YouTube'ā, saucās 12 Habits for Life, un es to izmantoju kā šī plāna iedvesmu. Tātad savā plānā es ierakstīju, ka janvāris būs sporta mēnesis, sastādīju savu trendiņu grafiku 4 reizes nedēļā. Tātad februāris bija mans grāmatu mēnesis. Tur es apņēmos lasīt grāmatas katru dienu. Es izlasīju 3 vai 4 grāmatas, ja nemaldos. Nav tā, ka man sanāca lasīt katru dienu, bet es centos. Marts bija, es nezinu, martā es diezgan slinkoju, bet es pēc tam izdomāju, ka es pārsvarā martā staigāju apkārt bez jakas. Līdz ar to es to nosaucu par savu rūdīšanās mēnesi. Protams, es gada sākumā arī sāku savu YouTube kanālu, un es jau tad biju izdomājis, ka man vajag uztaisīt sev tādu challenge, jo man ir diezgan grūti apņemties montēt, taisīt video regulāri. Es izdomāju, ka aprīlis būs mans video mēnesis, ka es taisīšu video katru dienu. Labi, sāk tuvoties aprīlis, es sāku domāt jau kādus video varētu taisīt, sāku rakstīt kaut kādus scenārijus, bet kā parasti dzīvē patīk man mest pretī dažādus izaicinājumus, un man atkal saplīs kamera. Bāc, ja man nav kameras, es nevaru neko kvalitatīvu taisīt, līdz ar to es izdomāju netaisīt. Tad es šorīt pamodos, bija tāds, fuck, Edgar, beidz čīkstēt. Ja Alisa var sev normālu YouTube kanālu uztaisīt tikai ar iPhone, kāds tev ir attaisnojums? YOLO, just do it! Ievieto jebkādu motivējošu teicienu šeit. Do it! Make your dreams come true! Līdz ar to es esmu šeit, un es filmēju. Pagaidām ar telefonu, bet es centīšos vēl arī šī mēneša laikā dabūt kameru, jo kvalitāte man arī ļoti svarīga. Daži video man jau ir sagatavoti, plāns sarakstīts, scenārijs. Es centīšos netaisīt tikai vlogus, bet ja nebūs nekāda cita ideja man galvā, tad būs arī kāds vlogs pa vidu. Jā, es ceru, ka man sanāks, es ceru, ka jums liksies interesanti, un ja es rīt neielieku video, tad vienkārši uzturēt šo kā 1. aprīļa joku. Atā.